var teikt, paturpinājis vai apstiprinājis ar savu uzvedību arī pāvests Francisks. Ja jūs atceraties, tad, kad viņš tika ievēlēts, tad pirmā viņa griešanās pie tautas, ko viņš pateica? Jā, palūdzieties, lūdziet par mani un palūdzieties par mani. Un tad viņš tikai sāka kalpot. Un es gribu, lai mēs arī to pašu. Lai jūs to pašu izdariet, lai jūs palūdzaties par mani, un tad es jums kalpošu. Priesteri, kāds? Visu kopā būs. Svarenais Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu svēto baznīcu, par Taviem kalpiem, kungs, un lūdzam izlaist Tavu garu, Tavu svētību, kungs. Parāds visā savā spēkā un spožumā, lūdzam atklāt Tavu gaisu, kungs, ar Tavu vidošo dēlu. Viņš Tavu vārdu svētīt, nāk Tavu valstību. Stīva. Žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Pateikt pāris vārdus par evangelizācijas skolu, līdzīgi kā šorītas Alfa kursu konferencē arī ievadā pāris vārdus. Tātad, kur es redzu evangelizācijas skolas tādu spēku un viņas tādu stipro pusi? Te tas vārds bija, tas arī labs vārds, izmantosim to kā atslēgu atbildēji. Par tām bailēm un aizvērtajām durvīm. Ka Jēzus mācekļi bija sapulcējušies un aiz bailēm bija aizslēguši durvis. Un tad man nāca tāda, es ticu, gaismiņa attiecībā par šo vārdu interpretāciju un pielietošanu šeit. Mūsdienu reālijām. Mēs nebaidāmies, mums tur tās durvis nav aizslēgtas. Ja? Bet mana tā izpratne bija tāda, ka tas ir par katru no mums. Tas ir par mūsdienu cilvēku. Kurš kontaktā ar citiem cilvēkiem, ar saviem ģimenes locekļiem tiek savainots. Es domāju, visi mēs mūsu dzīves laikā tādā vai citādā veidā piedzīvojām vismaz sāpes, to, ka mūs nesaprot otrs, vienkārši, ka mūs ievēr. Un tāpēc tas tā krājas, un tas mūsu arī sejās, viss pamazām ierakstās, un to var nolasīt, kad mēs skatām cits otru. Un krājas un beigās tā mūsu sirsniņa, viņa vēlas būt atvērta, viņa vēlas mīlēt, viņa vēlas tādu brīvu apmaiņu. Bet iedzīvojusi entos ievaidojumus un pilšanās, viņa tā viņa skriet. Un tad, kad mēs komunicējam ar otru, tad mēs viņiem tā kā piemezītis. Vienu radiņu viņš tur izdara, un tā, ja viņam to radiņu nesit, tad viņš tā mazliet iet ārā. Bet, ja tur kāds no ārpuses viņam ir kādas briesmas, viņš atkal tajā savā vienužvāciņā iekšā. Un šitā ir cilvēks. Viņš tad tā uz āru, viņš jau pat smaidīt, viņiem tas, kā saka, nekas pret amerikāņiem, mūsu kapitālas priekšlikums saka American Smile, ne? Tie kā lielveikalos vai kaut kādos galvenos veikalos viņi iemācīti, viņi vienmēr smaida. Un tad mēs arī varam smaidīt, mēs varam būt laipni, mēs varam runāt, bet tas, kas patiesā mums ir svarīgs, tas ir iekšā, šajā vienužvāciņā iesaistīts dzīvi. Un ko palīdz izdarīt evangelizācijas skolu?
evangelizācijas skola palīdz pirmām kārtām atklāt to, ka ir kāds, kura priekšā man nav jābaidās atvērties un būt tādam, kāds es esmu. Un tad, kad mēs slavējam kopā un lūdzamies, ka Kungs ir tas, kurš nekad mūs neievaino. Un pat, ja viņš, svētie raksti saka, ka tu mani ievainoji, bet tu mani arī izdziedināji. Respektīvi, ja viņš ievaino, tad tikai ar vienu nolūku. Tas ir kā ķirurgs, kurš ar mīlestību izgriež lielu augoņu. Un tas ļoti sāp, un tas ievaino, bet tas ved pie izdziedināšanas. Un tā ir ar Kungu. Kunga priekšā mums nav jāslēpjas un nav jābaidās. Viņš ir mīlestība, bez kura neievaino. Un slavējot kopā, mēs pamazām vienam ārā no jāiedrā. Mēs pamazām veram vaļā un ļaujam budināt prom visu to, kas ir tur sakrājies iekšā, viss ārmī un viss iekšā. Un es domāju, tas ir viens no evangelizācijas skolas lielajiem plusiem un, teiksim, tādiem, spēks, teiksim, tur viens. Un tad, kad tu to piedzīvo, jo piedzīvo, ka Dievs ir dzīvs, ka tā nav teorija, ka Dievs ir tas, kurš ir realitāte, un kurš nāk, un kurš patiešām pārveido manu sirdi, un atbrīvo mani no grēka. Tas ir, es domāju, skola palīdz to atklāt un to piedzīvot, jo, ja tu nepiedzīvo, tad mūsdienās tas skepticisms ir tik milzīgs, un tāds nacionālisms un tāda nodistancēšanās, tāda sēdēšana tajā savā čaumalā ir tik spēcīga, ka tad cilvēks, es saucu par betkatoļiem. Jānis Vanaks teica, pagaidzi par luterāņiem atvaļinājumā, viņš šodien runāja, ka viņi atnāk uz iesvētībām un tad viņi aiziet atvaļinājumā. Nē, es uzreiz pateicu stoļiem, kas sēdē, saku, bet mūsu, teiksim, gadījumā tie ir betkatoļi. Jā, es esmu katolis, bet baznīcu es nezinu, vai es dzīvoju ar trešo sievu. Tātad tikai tad, ja tu piedzīvo, ja tev ir pieredze, ka Dievs ir reāls, vai ne, tad tu sāc arī kaut kā tas sāk pārveidot to dzīvi. Tad skola dod šo pieredzi par to, ka Dievs ir dzīvs un reāls. Un tad, ja tu piedzīvo to un atklāji, tā kā Jēzus saka, ka tā ir dārga vērta, ka tas ir pats labākais dzīvē, tad tu vairs nevari klusēt, tad tu vēlies padalīties ar citiem, aizvest viņiem to ziņu, to vēsti, ka paklausēt Dievs ir realitāte, ne? Un viņa priekšā nav jābaidās un nav kaut kā, nav uticīgs. Ir svarīgi, lai, teiksim, tā kristība, ko acīm redzot viņa bērnībā ir saņēmis, vai arī saņēmis kā pieaugušais un pēc tam mazliet atsalis, lai tā kristības žēlastība, tas ir kā sēkla iesēta viņa sirds dziļumos, lai viņa uzaug un atnes augļus. Un lai faktiski tiek papildināta vai pārvēršas par pieredzi. Un lūk, šajā ceļā ir ārkārtīgi svarīgi, lai, piemēram, kristība, kura bija varbūt, ja kā zīdainis vai kā bērns tika nokristīts, tad citi manā vietā bija lēmuši. Ir svarīgi, lai tas būtu mans lēmums. Lai es pats izšķitos par to, ka es vēlos atvērt savu sirdi Kungam, un es vēlos uzticēt savu dzīvi Jēzu un būt viņa māceklim. Tam jābūt lēmumam, apzinātam lēmumam, kas ir ne tikai sirds dziļumos pieņemts, bet kas arī patiesībā ar muti ir apliecināts un citu priekšā, kā saka, liecinieku klātū. Tāpēc ir svarīgs šis akts, tā saucamā Jēzus pieņemšana, kura varbūt viņa ir aizgūta vairāk no mūsu brāļiem protestantiem, bet tur ir tas pamatojums, ka tas nav formāls akts tikai. Ir svarīgi, lai ir tāds brīdis, kad es apstiprinu, kad es pats deklarēju šo savu apņēmību. Tas ir vieta. Bet mēs zinām, arī svētie raksti to saka, ka mēs visi klūpam, mēs visi grēkojam. Un vienreiz mēs apņēmāmies, a pēc tam kaut kur, ziniet, kā
arī Jēzus evaņģēlijā saka, ērkšķi tur sāk augt, nezāles sāk augt, un tā dedzība kaut kā noplok, tur kaut kāds kompromiss, kaut kas, un redzam atkal esam zeņi. Vai kaut kur tā apvienība ir nožudusi un iestājusies remdī. Un tāpēc ir svarīgi atjaunot šo apņemšanos, un tāpēc nekas, ja tu esi to jau izdarījis, bet redzi, ka ir nepieciešamība vēl, jo vairāk arī no savas pieredzes, ka šī savas dzīves veltīšana vai atdošana, uzticēšana, Jēzus vai Jēzus pieņemšana, tā patiesībā ir katru dienu no jauna jāizdara. Jo tik ātri tas viss notiek, tik ātri mūs, kā saka, var ievilkt tur visu kur, ka mums katru dienu patiesībā sākot katru rītu, mums būtu jāsāk diena patiesībā ar to un jānotiek. Tātad tas ir process, tā ir garīga cīņa, jo pie katras tādas izšķiršanās, pie katras tādas, šī lēmuma atjaunošanas mēs saņemam žēlastību. Un ir svarīgi, lai tas būtu baznīcas miesā, tātad kopienā, un svarīgi, lai tas būtu tādā lūgšanas atmosfērā, un lai pēc tam tiešām pār tiem, kuri to ir izdarījuši, lai kopiena lūdzas.